Man šajā Stambulas konvencijas sāgā tiešām ļoti daudz politiķu ļoti negatīvi pārsteidz. Bet izskatās, ka ķirsīti uz tortes ir spējis uzlikt Vils Kristopāns. Padomājiet, Vils Kristopāns pilnā nopietnībā tikai tāpēc, ka cilvēki, kas demokrātiskā valstī vispār ir tas, uz ko mēs aicinām, ir pauduši savu viedokli, ka viņi ir pret izstāšanos no Stambulas konvencijas. Un tai skaitā to ir darījuši uzņēmēji un ārvalstu investori. Un Vilis Kristopāns noreaģē uz šo ziņu apmēram tā. Ko te ārvalstu investori jaucās mūsu iekšējās lietās? Vispār pēc vēlēšanām viņi varēs savākt savus koferīšus un tā teikt tīties no Latvijas prom. Šī, manuprāt, ir tā robeža, aiz kuras cilvēki sevi paši pieskaita radikāli psihopātu kategorijai un nevar pretendēt uz nopietniem amatiem. Pie pilna prāta pateikt, ka ārvalstu investīcijas Latvijai nav vajadzīgas, norāda uz to, ka mēs virzamies strauji kaut kādā pilnīgi neadekvātā virzienā.